viņu stāstus, vai skatoties fotogrāfijas vai kādus video ierakstus. Mums ir diezgan pagrūti šodien iedomāties, kā vispār kaut ko tādu varēja dabūt gatavu. Kā cilvēki zināja, ko darīt? Kā cilvēki zināja, kas ir un kā pareizi? Jo bija aicinājums manifestācijas laika beigās, kad ir jāveido šis barikāds. Un lūk, ka mūsu autobus bija nozīmēts pie ministra kabineta. Visi bija palikuši tur. Es eju uz ēdnīcu un dod rīkojumu saimniecēm, pāriet tā krietni zupu, lieciet termosos, es krāpēšu mašīnā un vedīšu pusdienas uz Rīgu. Galvenais, kas no šī momenta man tagad paliek tādā pārdomu un atmiņu stūrītī, ir tas, kā cik cilvēki toreiz bija paši organizēti. Lai ir to piesavu, atgāves stundā, lai ir nav savu, attiecību sacīt, kad negaidīta, nav skaidrība nav. Rīga man atmiņā bija ļoti mīlīga, ļoti labestīga, jo visās iestādēs, visās durvīs, kur tik vien varēja, bija uzrakstīts telefons zvaniem uz mājām, telpas, kur pasildīties, silta tēja. Kas tev tur ir maizīt līdzi, šeit cimdi, cepuri, kaut kas silts. Jā, tie arī ir, bet ja jums kāds uzbruktu, tad šeit ir zivju duramais žebeklis savietojis. Tie ir notikumi no dzīves toreiz. Un es, kad skatos uz jauniešiem, uz jaunsargiem, uz zemesardzi, tad varbūt arī šajās barikādēs sākās šī īstā zemesardzes un jaunsardzes kustība. Jo ticiet, tur bija vecīši ar sirmām galvām, tur bija māmuļas, tur bija bērni, tur bija jaunieši. Tur pat skolnieki bēga no skolas, no stundām, lai vienkārši būtu šajās barikādēs. Atnākšu, kad zājos sātas mieti, kas redzēja rīta zvaigzni vakarā uz lecam